Tad sāksim par to, kas spēļu sistēma ir, ka mēs paņemam vairākus vienādojumus ar diviem mainīgajiem un sākam viņus kopā izmantojot sistēmas zīmi. Sistēmas zīme uztver, ka tiem abiem vienādojumiem jāizpildās vienlaicīgi. Divi vai vairāk vienādojumi, sistēmas zīme. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies atpakaļ pie video. Kā pierakstīt atrisinājumu? Atrisinājumu var pierakstīt divos veidos. Vai tad fiziski var pierakstīt, ka y ir, kur x ir 2y3, ja, ar tādu sistēmas zīmi, vai arī tā kā iepriekš tā kā punktu. Vienādojumiem, abiem vienādojumiem un diviem mainīgajiem atrisinājums ir līnija, grafiks, un tad sanāk tas punkts, ja, un tad sistēmas zīme pasaka to, kur izpildās abas sakarības. Un ja viena sakarība izpildās tikai uz šitās līnijas un otra tikai uz šitās, tad vieta, kur izpildās abas sakarības, būs tas krustpunkts. Un tas arī tas, ko mēs mēģinām noteikti rēķinot šo vienādību sistēmu. Okay, kā tās saskaitīšanas paņēmiens ir, ka mēs uzvelkuši tādu plusiņu, vēlkam apakšā līniju, un tad mēs visu vienkārši saskaitām kopā. Ja? Tad rekur x plus x, katru šo saskaitām plus y mīnus y un 7 plus 3. Šādi te. Un mums sanāk, ka 2x, ja, plus y mīnus y noīsinās, ir 10. Un saskaitīšanas paņēmienu mēs izmantojam tad, ja, kad mums ir jau, ka mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad rekur ir pretēji monomi. Jo mēs zinām, ka mēs saskaitīsim, viņa noīsināsies. Jo, ja mēs saskaitām un neviens burts nenoīsinās, tad nebija jēga tad vispār. Un tad mēs izdalām ar 2, mēs dabūjam x ar 5. Ok, mēs dabūjam vienu, bet mums vajag otru. Un kā mēs varam dabūt otru? Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Ievietojam to piecinieku vismaz vienā no šiem vienādojumiem. 5 plus y ir 7, metam 5 uz otru pusi, y ir 7 mīnus 5, y ir 2. Ja, un tad mēs varam izvēlēties vai nu vienā veidā pierakstīt atbildi, x ir 5, y ir 2, vai arī šajā veidā. Jā, bet ir svarīgi, ka jūs uzrakstat atbildi kopīgi, lai ir skaidrs izcelts, kas ir atbildi. Un nevienmēr būtu tāda tik laba situācija kā pirmajā, ka uzreiz jau ir dots, bez maz vai jau es nolikts uz paplātes, kā atliek tikai saskaitīt. Varbūt tā, ka vēl, tā kā nav vēl viss nogatavojies un ir šāda te situācija. Tad rekur, ko mēs darām, bet mēs redzam, ka šiet ir vienādi monomi, un ja mēs otro pareizinātu ar -1, tad mēs dabūtu tā, ka tie ir pretēji skaitļi. Okay? Tātad pirmais paliek tieši tāpat kā bija, un otro mēs pareizinām -1, tātad x reiz -1 ir -x, y reiz -1 ir -y, un 4 reiz -1 ir -4. Un tagad mums ir, ja šie te, mēs redzam, ja mēs viņus saskaitīsim, mums ir pretēji monomi, tad viņi noīsinās. Tagad ir jēga saskaitīt, mēs rakstam 3x mīnus x plus y mīnus y, jānāc 10 mīnus 4, brīnišķīgi. Tad 3x, mēs tā kā 3x plus mīnus x ir 3 mīnus x, jā. Tad 2x, y mīnus y pazūd, un 10 mīnus 4 ir 6. Izdalām to skaidru, kas pīksa, x ir 3. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īstus video, treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Mēs atkal izmantojam vienalga kuru no vienādojumiem. Man liekas, ka šitas šobrīd ir visērtākais. 3 plus y ir 4, trīnieks lido uz otru pusi, y ir 4 mīnus 3, ja mēs pārnesam skaitli, tad mainās zīme, plus 3 tad būs mīnus 3, un y ir 1. Atkal pierakstam atrisinājumu, vai nu šādi, vai nu šādi. Un tad pēdējais ir, kur ir pavisam slikta situācija, paņēma tādu vienu pavisam tādu pagrūtu piemēru. Un šajā situācijā arī visi tie x un y ir sajaukti, bet mēs no sākuma to pārrakstam tā, lai visi saprotams. Ja? Tad uzrakstām no sākuma x un tad y, un tad aiz vienādības zīmes to skaidrs. Tāpat arī šī 2x, 4y pārnesot uz šo pusi, plus 4y, te būs mīnus 4y, un te bija plus 2, un pārnesot uz otru pusi būs mīnus 2. Un kad mums šitā ir uzrakstīts, tad viss ir daudz vieglāk. Tad mēs redzam, ka baigi grūti kaut ko atrast, bet mums vajag dabūt pretējus skaitļus. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam šo pareizināt 3 un šo pareizināt 2. Ja mēs pareizinātu šo ar 2, tad šis paliktu pa mīnus 6, un šito ja 3, tad šis būtu 6, tad būtu mīnus 6 un 6. To mēs varētu saskaitīt, viņu noīsināt. Mēs varējām to pašu arī ar y darīt, ja pareizinot šo ar 4 un šo ar 5, ja tad būtu 20 y un te būtu mīnus 20. Kāpēc izvēlējos ar x? Tāpēc, ka vienkārši mazāk skaidrs sanāk. Te jāreizina 4 un 5, un tas ir daudz. Tas ar 2 un 3 bišķi patīkamāk. Ja, un šādā veidā mēs varam mākslīgi izveidot šo situāciju, kad noīsinās. Ja? Tad mēs saskaitām, tātad mīnus 6x plus 6x plus 10y mīnus 12y un 0 mīnus 6. Jā, nu es tagad te baigi steidzos tā rakstu uzreiz, ja, bet pa lielam mēs varam rakstīt lēnāk, mīnus 6x plus 6x plus 10y plus, ja, mīnus 12y, ja, un 0 plus mīnus. Bet pa lielam mēs varam vienkārši uzreiz pataisnot visu vienā ķēdītē rakstīt.
Ja jums nesanāk tik ātri, ja jūs varat tā lēnāk rakstīt. Jā, tad tas mīnus 6x plus 6x, tātad tas ir noīsinās, tas ir 0. Un tad 10y mīnus 12y mīnus 2y, 0 mīnus 6 ir mīnus 6. Izdalām ar to skaidru, kas ir pie y, dalīts ar mīnus 2, tātad y, un mīnus 6 dalīts mīnus 2 ir 3. Ja mīnus dalīts mīnus plus. Jā, y dabūjām, tad jādabū x, kurš būtu droši vien patīkamāks piemērs būtu, es domāju, ka šis. Jā, y vietā ieliekam 3, 5 reiz 3 mīnus 3x ir 0, 15 mīnus 3x ir 0, 15 nesam uz otru pusi, bija plus 15 būs mīnus 15, un tad izdalām ar to skaidru, kas ir pie x, un dabūjam, ka x ir vienāds mīnus 15 dalīts mīnus 3, kas būs 5. Ja, jo mīnus dalīts mīnus plus. Tad mēs kā pierakstam atbildi, x ir 5, y ir 3, arī 5 un